Čau visiem! Šodien īsts video par grāmatu, kuru noteikti iesaku visiem izlasīt. Un grāmata saucās Mana mamma Dieva Lutekle. Un grāmata ir par Inesu Jaunzemi, kas bija latviešu vieglatlēte, šķēpmetēja, kas 1956. gada Melnburnas olimpiskajās spēlēs izcīnīja zelta medaļu, kas ir pirmais olimpiskais zelts latviešu sporta vēsturē vispār. Tad grāmatu sarakstījusi Ineses meita Vita Jaunzeme, un grāmatā aprakstīta Ineses dzīve. Un galvenās lietas, par ko grāmatā var izlasīt, ir tātad sports, medicīna, jo Ines bija medicīnas zinātņu doktore. Trešā lieta mīlestība, protams, un ko man bija interesanti lasīt, kā sevi gribētu pieskatīt pie jaunās paaudzes, par dzīvi PSRS laikos. Tātad tas bija tāds ļoti interesanta lieta. Un Ines, jā, bijusi, kā var saprast pēc grāmatas, ļoti tāds, ļoti, varētu teikt, dzīves gudra sieviete, tādā ļoti labdabīga. Un ir interesanti lasīt par to viņas, teiksim, tā domāšanas stilu, kad kaut kas neveicās vai neiet kā attiekties pret neveiksmēm. Un, jā, vispār ļoti interesanta grāmata. Tad noteikti iesaku visiem izlasīt. It sevišķi tiem, kam ir kaut kāda saistība ar medicīnu, studē vai strādā medicīnas jomā. Un, protams, sportistiem, vēl vairāk cilvēkiem, kas ir saistīti ar abām divām jomām. Sporta pietiekami un medicīnu arī tātad izskatās. Vēlreiz parādīšu šādi te. Noteikti iesaku visiem izlasīt. Tā, pagaidām.